Plašāk zināms sabiedrībā. Līdz Neo atrašanai savulaik tika noiets garš ceļš. Toreiz Neo skandāla laikā pirms 4 gadiem izskanēja daudz pieļāvumu par mistisko hakeru, kas publiskoja vidu datus. Tolaik Poikāns arī pauda lepnumu par paveikto, bet tagad izvēlas paklusēt. Pirms 4 gadiem sabiedrības atricināja noslēpumainus 4. atmodas tautas armijas jeb čata un tās biedra Neo aktivitātes. Viņi publiskoja valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu algu lielumus, parādot, ka to darbiniekiem vēl joprojām izmaksātas vērienīgas algas, lai gan valsts amatpersonas solījušas krīzes laikā tās apcirpt. Neo meklēšanas laikā izskanēja vairākas versijas par to, kas ir šis noslēpumainais hakeris. Policija pieļāva, ka tas varot būt kāds atlaists vidu darbinieks vai garmatains un brīļains informācijas tehnoloģiju students. Meklējot Neo, valsts struktūrās valdīja īsts apjukums. Esam konstatējuši diezgan bezpalīdzīgu anarhiju apziņas, faktiski struktūrālajā ziņā attiecībā uz tam līdzīgiem noziegumiem valsts pārvaldē. Pēc notveršanas Poikāns pauda, ka ir gandarīts par paveikto, jo ieguldīts nemazums darba, apkopojot nejauši uzieto informāciju. Kad es nolēmu datus publiskot, es konsultējos ar, es nosaukšu vārdā Jāni Domburu, kas būtu samērīgi, kas ir sabiedrības interesēs, tā lai privāta personu dati, privāta persona aizskārums nebūtu briesmīgs. Arī sabiedrība toreiz Poikānu paveikto vērtēja kā varoņdarbu. 2010. gadā viņš pat izvēlēts par Eiropas gada cilvēku Latvijā. Tagad gan par Neo aktivitātēm vērtējums dalās. No komiskās puses jau, protams, kad viņam liekas, ka varbūt viņš ir varonis, bet cik tas ir likumīgi un vai tas būtu, teiksim, sajūsmas vērts, manuprāt, nē. Viņš ir normāls Latvijas pilsonis, un es domāju, katrs, kurš būtu atradies viņu vietā, būtu rīkojies līdzīgi. Ja viņam būtu tādas spējas, man būtu viņa spējas, būtu rīkosies ļoti līdzīgi. It kā jau viņš skaitās kā hakeris, ja? Tā, ņemam, ja? Bet, tas, ka tādas lietas tiek slēptas un daudz kas vispār tiek slēpts no mūsu tautas, tas nav smuki. Tas nav smuki. Varbūt necelsim viņam pieminiekli, bet tā var vērtēt un tā var vērtēt. Tagad gan Poikāns vairs neatklāja vai atkal rīkotos līdzīgi. Tiesa nav beigusies, jūs uzdodat tādas jautājumus, kā gribētu, lai ar mani sliktas lietas notiek. Šonedēļ sākās Poikāna tiesa, kas notiks slēgtās sēdēs. Viņš saka, ka vēl cīnīsies par to, lai sēdes būtu atklātas. Vērtāk strādāt ir tad, ja neviens neskatās uz pirkstiem. 28. aprīlī vēlreiz tiks skatīts šis pats jautājums, vai tiesas sēdi varētu padarīt par atklātu. Sabiedrība par atklātību dēlna izteikusies, ka Neo lieta ir viena no skaļākajām trauksmes cēlāju lietām Latvijā, un trauksmes cēlāji nav tiesiski pietiekami aizsargāti, tāpēc tai būtu jābūt atklātai. Arī politikas vērotājs Māris Zanders neizprot lēmumu lietu skatīt slēgtās sēdēs, kas pamatots ar cietušā bankas ABLV bankas komercnoslēpumu sargāšanu. Līdz šim tiesas sēdēs neviens komercnoslēpums nav izskanējis. Cik gadi jau pagājuši, tad bankai tas joprojām ir tik saistoši, tad man radās drīzāk jautājums, kas bankai ir tāds slēpjums. Viens no cietušajiem no komentāriem šoreiz atteicās, sakot, ka nevēlas ietekmēt tiesas procesu. Ilze Vēbere, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Ekoloģiski bīstamākās Latvijas vietas Inčukalna Gudrona dīķu neutralizēšana plānots